Kā katru gadu, arī šogad valsts svētku laikā Madonas novada pašvaldība teica paldies novada cilvēkiem un draugiem par nesautīgu darbu, panākumiem savā jomā un novada vārda popularizēšanu. Šogad tika pasniegti 15 Madonas novada pašvaldības atzinības raksti, 29 pateicības, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksti, ko saņēma bijušās Sarkaņu pamatskolas skolotāji. Pateikt paldies par padarītu darbu, par ieliktu sirdi, sabiedrības labā, iedzīvotāju labā un vienkārši pateikties cilvēkiem par to, ko viņi dara, un tas nekad nevar būt par daudz. Un kāpēc ne valsts svētku reizē? Es domāju, ka labāk reizi grūti atrast. Apbalvoto vidū bibliotekāri, mediķi, kultūras un sporta jomas pārstāvji, mecenāti un labvēļi. Arī pedagogi, kas nesautīgi un ar panākumiem darbojušies 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē. Ar improvizāciju, ar teātra sporta komandām gājām ceļā uz tiem dziesmu svētkiem. Cīņa bija tiešām liela, milzīga, bija novada turnīri, reģiona, tad bija republikas, un tad labākie no republikas devās uz Rīgu uz Vērmanas dārzu. Un pirmo reizi teātra studijas iemīlēts vēsturē mēs saņēmām lielo šā. Lielais šā ir diezgan interesants mērkaģis, bet pēc kura visi ļoti tiecas, un tad, kad saņem, tad ir ļoti laimīgi. Ikdienā Naģežda, jeb kā visi viņu mīļi sauc Naģa, strādā bērnu un jauniešu centrā KUPS. Kā atzīst madonieši, Naģa ir sirdscilvēks un jau sen pelnījusi atzinību par darbu ar jaunatni. Ir jauki, kad vienalga vai jauniešu centrā KUPS ienāk tāds 7 gadu vai 14 gadu vai 20 gadīgs, viņš saka, čau Naģa. Un, zin kā, nemaz lielāku apbalvojumu nevajag, ka tu viņus jūti un viņi jūt tevi. Pamanīts un novērtēts ir arī pašu jauniešu darbs. Par izciliem panākumiem olimpiādēs tika godināts bijušais Madonas valsts ģimnāzijas audzēknis Miķelis Dāvids Rikvēlis. Esmu vairāk kā piedalījies pasaules geogrāfijas olimpiādēs un vienreiz ieguvis zelta medaļu. Tas bija šovasar Krievijā. Atzinīgi novērtēti arī Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu sasniegumi un trenera Daiņa Vuškāna darbs. Esmu aktīvs treneris, darbojos Madonas novadā jau no pagājušā gadsimta, teiksim tā. Ir gājis kā visiem, teiksim, gan kalnā augšā, gan lejā krituši esam. Un domāju, ka sports attīstās Madonas novadā, iet uz augšu, tas ir jūtami. Un arī es jūtu tos savos audzēkņos, kad viņi progresē ar katru reizi. Pats Dainis savulaik trenējies pie tagadējā Madonas pirmās vidusskolas sporta skolotāja, trenera Egila Ziņģīša, pie kura izaugusi neviena Latvijas slēpošanas un biatlona izcilība, tostarp Roberts Raimo, Gundars Upenieks un Baiba Broka. Man liels prieks, ka mans treneris ir novērtēts un būtībā man jāpasaka viņam paldies, kad es esmu šeit. Par saņemtajiem pateicības vārdiem prieks un gandarījums ir nevien pašiem nominantiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem, jo veltot sevi sabiedrībai, bieži vien pietrūkst laika tieši ģimenei. Mēs esam ļoti lepni un priecīgi, ka mums tāda mamma un ka viņa tiek atzinīgi novērtēta. Cilvēki priecājas, ja viņus novērtē, un viņi ir lepni par savu padarīto darbu un ir gatavi strādāt tālāk. Apņēmības pilns turpināt savu iesākto darbu, audzējot, vācot un dāvinot ārsniecības augu tējas un maisījumus, ir zāļu vīriņš Aivars no Kalsnavas. Nav iespējams saskaitīt tos, kas stiprinājušies un ārstējušies ar Aivara gatavotajām zāļu tējām. Tas ir 30 gadu garumā. Un paldies, es saku, tā ir ļoti reta lieta. Un jo vairāk es saku paldies Dievam, paldies Jēzum, paldies Svētiem Garam un Mārai, jo mūsu zeme ir Māras zeme arī veltīta, ja? Par labas gribas cilvēkiem no visas sirds, ka tādu novērtējumu ir devuši un ka tāds novērtējums ir saņemts. Lai latviešu tauta izdzīvotu, nepieciešama patriotiska audzināšana un latviskās identitātes apzināšanās. Par ieguldījumu šajā jomā un materiālo atbalstu atzinīgi novērtēts Andra Eglīša Latviešu Nacionālā fonda devums novadam. Fonds šo atzinības rakstu ir saņēmis par ļoti gadiem ilgu, ļoti lielu atbalstu Ļaudonas vidusskolai un pēdējos gados arī pirmsskolas grupiņai. Kā skaista pateicība visiem nominantiem izskanēja dažādu valstu un stilu mūzikas koncertu programma, ko pasniedza Vidzemes Augstienes kamerorķestris Mārtiņa Berga vadībā. Skaists orķestra koncerts, kamerorķestra koncerts, un es domāju, ka ļoti patika un ļoti piederējās šim svinīgajam notikumam, šim pasākumam. Vidzemes Augstienes kamerorķestrī šobrīd muzicē 26 mūziķi, no tiem lielākā daļa Madonas novada cilvēki. Madonas mūzikas skolas absolventi, pedagogi un vairāki mūziķi, kas regulāri jau no leģendārā Arta Kumsāra laikiem piedalās latviešu mūzikas svētkos.